Man pat labāk aiz muguras mēģina fonda nāc līdzās jauktais koris, kas Eiropā tāds ir viens un vienīgs. Taču jūs nevarat iedomāties, cik grūti dažiem cilvēkiem ir nonākt līdz šai mēģinājuma zālē, un tas viss pateicoties Rīgas domas neinteresētībai. Fonda nāc līdzās jauktais koris ir īpaši ar to, ka dziedātājiem katram ir savas veselības problēmas. Šeit dziesmu vieno gan cilvēks ar kustību traucējumiem, gan redzes problēmām un citām kaitēm. Kaut kā labot tur dažādas dikcijas lietas, mutes atvērumus, tas ir nedaudz izaicinājums. Ja, arī, jo ļoti daudz, kas diriģenta darbā, tu parādi priekšā un tad tie atkārto. Bet, ja cilvēks neredz, tad tev kaut kā savādāk viņam tas ir jāizskaidro. Tas ir izaicinājums, un tad, protams, dziesmu apguve. Ja neredzīgiem vispār uzreiz viss no galvas jāmācās, un tiešām visu cieņu. Elizabete mēģinājums ik svētdien apmeklē kopā ar tēti. Tieši viņš ir lielākais palīgs, lai meita ratiņkrēslā vispār varētu nonākt mēģinājuma telpā ēkas 2. stāvā. Elizabetes dēļ man tas nav smagi. Fiziski, protams, tas nav viegli, un ir jāpiedomā arī tajos brīžos, kad uznes līdz kāpņu laukumiņam, viņš tur atstājot, jā, protams, viņi nosēž, bet varbūt visādi. Un, protams, fiziski uznest nav vieglākais uzdevums. Kaut kādu daļu pakāpienu Elizabete spēja ar pieturēšanu arī uziet pati, bet tas arī nav, protams, viegli. Elizabetes un viņas kora biedru vēlēšanās dziedāt ir spēcīgāka par viņu speciālajām vajadzībām, taču kāpnes ir skaudrs un nepatīkams atgādinājums par viņu spējām un to, kas nav paveicams pašu spēkiem. Dokumentos jau viss ir kārtībā. Mēs esam par iekļaušanu, par to, lai visiem būtu vienlīdzīgas iespējas. Šis ir jautājums, vai ir realitātē. Fonds nāca līdzās savu mājvietu Rīgas domas īpašumā Čaka ielā 139, ar īres līgumu nostiprinājis jau 2019. gada beigās. Toreiz ierēģi solījuši, vide tiks piemērota, lai jebkurš cilvēks ar speciālām vajadzībām varētu nonākt ēkas 2. stāvā. Solīts makā nekrita. 3 gadus bija jāgaida, lai cilvēkiem ratiņkrēslos vispār tiktu izbūvēta uzbrauktuve iekļūšanai ēkā. Tālāk uz kori, akordeona, ukuleles un citām nodarbībām viņi pašu spēkiem netiek. Joprojām mēs netiekam nekādi līdz savam 2. stāvam, kur vajadzētu uzlikt vienkāršu pacēlāju. Vienkārši. Tas varētu būt mobilais pacēlājs vai jebkāds tagad ir dažādi pacēlāji. Mēs pat sākumā paši mēģinājām un rakstījām projektus un lūdzām Rīgas domai atļauju, par cik šī ir Rīgas domas ēka, lai viņi ļauj mums šajā ēkā ierīkot, bet projektu rakstīšana, kā jūs zinat, nevienmēr iedod naudu tam, kam tu prasi. Tā kā fonds telpas īrē, atteikums projektu konkursos sekojas cits pēc cita. Arī Rīgas domē jautājumu par pacēlāju futbolējuši no viena departamenta uz nākamo. Te ierēģiem neērtais jautājums nonāca labklājības departamentā, te īpašumu departamentā, te sociālo lietu komisijā. Līdz šai dienai es neesmu saņēmusi ne aprēķinus, ne kaut ko, ka varētu būt šī cerība, ka tas pacēlājs būs. Vēl pēdējās sarunās es tiešām zvanīju arī sociālās komitejas vadītājiem, teicu, lai viņš palūdz tos departamentus, kam tas būtu jādara, ielikt tāmē šī gada budžetā, bet līdz manīm neviena atbilde nav bijusi, un šodien ir marts, un mēs joprojām rāpjamies, nesam. Tas būtu daudz fiziski vieglāk. Tas būtu viens. Otrs, manuprāt, tas ļautu iespēju arī citiem dziedātājiem, kas ir ratiņkrēslos, arī piepulcēties tieši kori un kori nodarbības apmeklēt, jo tas ir šobrīd tiešām grūts, tā teikt, ir nopietnas šķērslis, jo ne visiem ir līdz vecāki un ne visi to fiziski var izdarīt un uznest un tā tālāk. Tā kā tas būtu ļoti nozīmīgi, ja šeit būtu šis pacēlājs. Jautājuma risināšanā iesaistījusies arī invalīdu un viņa draugu apvienība Apērons, taču jau arī 4. gads, kā nav ne pacēlāji, nekādas citas palīgierīces. Tur Rīgas domē vadība nomainījās, man liekas, kādas 5 reizes, varbūt tur kaut kur tie jautājumi iestrēga, bet jo zinu, ka sākotnēji bija domāts, ka lifts būs. Tur arī 3. stāvā ir
senioru apvienība arī, un kuriem droši vien arī daudziem noderētu lifts, vai ne? Jo redz, tas pacēlājs kaut ko risina, bet lifts, protams, būtu labāk, jo pacēlājs kā tāds, viņa īsti stāvēt nevar. Viņš nav paredzēts, respektīvi viņš vairāk domās ir tieši cilvēkiem ratiņkrēslā, kas pārvietojas. Tas prasīja laiku arī konsultēties ar apvienību Appeirons par pacēlāju izbūvi, par labāko risinājumu, vai tas būtu lifts, vai tas būtu pacēlājs, un beidzot tad ir nonākts pie tā secinājuma, ka tiks būvēts pacēlājs. Ja tas pacēlājs kāpnēs, tad it kā jau tad nekādu saskaņošanu tādu īsti nevajag. Varbūt viņiem iekšēji kaut kāda saskaņošana vajadzīga, kaut kāds iepirkums jāveic. Varbūt tas, ne jau 4 gadus, protams. Esam saņēmuši vēstules, ka tās telpas atrodas 2. stāvā, līdz ar to arī tur ir vajadzīgs pacēlājs. Doma ir izvērtējusi šīs vēstules un apsvērusi lifta vai pacēlāja izbūvi, kam arī ir atrasti līdzekļi budžetā, un šī gada 4. ceturksnī plānots izbūvēt pacēlāju uz 2. stāvu. Kopsumā 40 000 paredzēti šim pacēlāja izbūvei. Fonda nāca līdzās nodarbības apmeklē vairāk nekā 70 cilvēku ar speciālām vajadzībām. Viens no iemesliem, kāpēc viņiem nav vairāk iespēju satikt domu biedrus, socializēties, izklaidēties, ir vides nepieejamība. Piemēram, arī Ilģu ciema kultūras namā, kas tāpat kā telpas Čakielā ir pašvaldības īpašums, 23. martā notiks jauktā kora koncerts, un dziedātājiem līdz skatuvei tāpat būs jānokļūst pašu spēkiem. Inese Supe, Valdis Lācis, Igors Stāts, 4. studija.